Taču es dzīvoju 60 km tālāk, Ventspilī, kur aptuveni iedzīvotāju sastāvs ir pusi uz pusi. Un es no aptuveni 5 gadu vecuma iemācījos, ka Latvijā ir divas sabiedrības. Ir mūsējie latvieši un ir okupanti. Un jau starp bērniem bija naids starp šīm divām grupām. Un tas naids nav beidzies, jo okupanti vēl joprojām nav aizvākušies. Es redzu, tas pats, ko Edvīns Šnore stāstīja par Otro pasaules karu Latvijā, par izvarotiem bērniem, par nošautiem sirmgalviem, to pašu mēs redzam Ukrainā šobrīd. Mēs lasām par 9-gadīgiem, 14-gadīgiem izvarotiem bērniem no šo pašu okupantu puses, kas plosījās Latvijā Otrajā pasaules karā. Pasakiet man, kā lai lasot šos ziņas, atceroties mūsu vecvecāku stāstus, neienīst šos okupantus. Es viņus ienīstu. Okupēkļiem nav vietas Latvijā, un es ceru, ka vienu dienu Latvijā visi bērni varēs uzaugt tādā vidē kā Aldis Gobzems, kur 95% ir latvieši. Es ceru, ka arī Ventspilī, Rīgā un Daugavpilī latviešu bērni varēs uzaugt šādā vidē. Šobrīd tas nav, un kamēr okupanti staigās pa mūsu zemi un svētīs savus okupekļus, tikmēr mūsu bērni dzīvos naidā. Es negribu novēlēt to mūsu bērniem.